Tagad mēs noskaidrosim, kuram no jums būs iespēja doties izlēkt ceļojumā. Tātad, kā jums liekas, ko mēs izvēlējāmies? Mums ir sarkanā lapiņa. Tas nozīmē, ka tie, kuri mācās šī tādā te sarkanā krāsā, tiem šodien veicās un viņiem būs iespēja tikt pie ceļojuma. Ar to arī apsveicam un mācieties cītīgi. Es izdomāju, ko tālāk mācīties? Nē, es teiktu tieši tāpēc arī nācis kursiem, lai to noskaidrotu. Kādas lekcijas apmeklējat? Šodien bija uzņēmējdarbība. Un patīkās? Jā, interesanti ļoti, jā. Interesanti. Mūsu šobrīd ir uzņēmējdarbības lekcijas. Uzņēmējdarbība, jā? Jā, gaidām nākošo nedēļu, ka būs juridiskās. Jūs tā kā uz jums vairāk, jā? 12. klasa? 11. Tad jau, bet jau zinat? Jā, jau zinām. Jau 3 gadus zinām. Gunti, kāds tavs pirmais iespējas par jauno profesionālu skolu? Ļoti interesanti. Iedvesmo nelielu nokavēšanos, bet nožēloju to, ka nedaudz nokavēju pa pašu sākumu. Bet ļoti interesanti. Kāpēc tu šorīt nokavēji? Kas tev notika? Trolejbus salūza. Nopietni. Bet liekas, tas ir tiešām ļoti interesantas. Tiesvedība, lai arī man nav kurš tā tuvākā tēma, bet, manuprāt, tiešām interesanti lektori, tiešām zinoši, interesanti. Pat ierodoties savu pirmo lekciju, jau ir interesi nākt un darīt un vēl vairāk uz kaut ko. Kā jūs jūtaties jauno profesionālu skolā? Interesanti, daudz ko jaunu var uzzināt. Jā, piekrītu. Es arī to pašu saku. Un kas ir šodien visjautrākais, visinteresantākais noticis? Viss kaut kas klausījās tādas interesantas lietas, ko stāstīja pa advokātu tieši. Jā. Advokātu novīs un jā, zvērināt advokātu un tādu. Uz tiesu brauks ekskursijā? Iespējams. Skaidrs. Un ko jūs aizbrauks mājās šodien? Un ko tu, teiksim, atcerēsies vispilgtāk no šodienas? Kas bija visinteresantākais? Iespējams, tie atgadījumi, ko mums tikko stāstīja advokāti, tie interesantie, kas visādi notikuši ir. Un sakiet, kā jūs šodien jūtaties jauno profesionālu skolā? Es domāju, ka justies var tikai labi, jo jaunība ir ļoti patīkama
ja tā var teikt, lieta. Otrkārt, jaunie cilvēki vienmēr grib ko labu uzzināt un grib paši būt labi. Ja? Un līdz ar to, ja es esmu uzaicināta šai pasākumā, man ir jājūtas pagodinātai, un es tiešām tā jūtos. Un kā jums patīk strādāt jau ar vidusskolēniem? Šodien tātad 10. līdz 12. klases skolēniem pie jums? Tā bija mana pirmā reize, un es domāju, ka viņi ir ļoti, ļoti jauki. Un es ceru, ka arī varbūt mans stāstījums kādam līdzēs izvērtēt to, ir vai nav vērts būt par advokātu. Čau, kā tevi sauc? Čau, man sauc Ilze. Ilze, kā tu šodien jūties jauno profesionāļu skolā? Vai, šeit jūtos ļoti labi, jo šeit šajā skolā tāda šuturīga atmosfēra pirmām kārtām ir. Lektori ļoti labi, lai gan tāda nopietna tēma par tiesību zinātnēm, bet ļoti interesants par visu pasniedz un tā. Kas tieši bijis kaut kāds pārsteigums šodien, vai ko tu atcerēsies, tad tu aizies mājās? Bija ļoti labas pusdienas. Nopietni. Bet interesanti bija tas, ka visi to nopietno kā lektori, tā kā tiesību zinātnes un advokātiem tā profesija, viņi to pasniedz ļoti interesanti un radoši, ka man ir interesi varbūt iet uz turien, tad mācīties un strādāt. Ko pasniedzat šeit? Turismu, stāstu par turismu. Ko tieši? Par visu, kas ir turisms, kas nav turisms, kas ir labs turismā un kāpēc vajadzētu studēt turismu. Skolnieki saprot? Visi saprot. Jautājumi? Viņi ir tik pārsteigti, ka viņi pat nejautā. Tāda perspektīva vieta izaugsmei. Tāda ļoti draudzīga atmosfēra un ļoti brīvi. Rīta, un ko tu šeit dari? Kāpēc stāvi rindā? Es pierakstos uz ekskursijām, šausmīgi interesanti. Un uz kādām ekskursijām tu gribi braukt? Es gribu noteikti uz tiesu un varbūt arī uz lidostu. Es vēl nepierakstījos, bet es pierakstīšos. Un es arī pierakstījos uz teātri. Kā tu vispār jūties jauno profesionāļu skolā? Kādas tev izjūtas šodien pārņem? Man priecīgi, baigi forši. Kaut kas nebijis katrā ziņā. Jūties jau kā studente, jau ej uz lekcijām? Vairāk vai mazāk jā, tāpēc, jo šeit jau ir lekcijas, ir daudz skolēnu. Jūtos tā kā tādā riktīgā pirmdienas dienā. Kārli, tu organizēji jauno profesionāļu skolu? Jā, ir tāda lieta. Tas īstenībā ir mans prakses projekts, un tā ideja ir tāda, ka mēs taisījām praksi un domājam jāuztais kaut kas foršs. Un izdomājām jāuztais kaut kas foršs priekš skolniekiem. Un sākām to projektu bīdīt un taisīt, un piesakās 50 cilvēki, pēc tam piesakās 100 cilvēki, un tad mēs saprotam, ka ir baigi daudz cilvēku jau. Un tas projekts ir izaudzis jau līdz 500 cilvēkiem, kas mums bija šausmīgākais pārsteigums. Jā, un mēs katru dienu pie tā projekta cītīgi strādājam, mums ir tikšanās, mēs tiekamies katru nedēļu vismaz 2 reizes kopā ar Annu Petersonu un ar visu pārējo radošo komandu. Domājam, kā šo projektu novadīt līdz galam, lai viss būtu skaisti un forši. Kārli, un varbūt tu varētu kaut ko novēlēt šiem vidusskolēniem? Jā, mans novēlējums varētu būt tāds, ka
Es novēlu viņiem, lai katrs no viņiem saprot, kas viņiem ir vistuvākais un kas viņus dzīvē visvairāk interesē, un lai katrs no viņiem nākotnē kļūst par īstu profesionālu, vai sabiedrisko attiecību jomā, vai tieslietu jomā, vai par lielisku uzņēmēju, vai par starptautiskās turisma fakultātes lielisku studentu un absolventu.